Pavasaris mums saistās arī ar lieldienām. Lieldienu laiks tuvojas. Pavisam drīz 29. martā ir Pūpolsvētdiena. Un tieši Pūpolsvētdienā mēs sākam jaunu, dziļu ciklu kopā ar Kristu no Pūpolsvētdienas līdz augšām celšanās brīdim. Tā ir klusā nedēļa. Šajā laikā daudzi cilvēki velta tieši lūkšanām, meditācijām, saviem iekšējiem procesiem. Un līdz ar to gaismas pasaules vadīta arī es esmu sadzirdējuši šo aicinājumu un aicinu arī jūs nākt kopā šīs 8 dienas, kad mēs katru vakaru 7 sanāksim kopā Zoom platformā no dažādām vietām Latvijā un pasaulē un izrunāsim dienas notikums, savas dienas notikums, kā arī notikums, kas tajā dienā notika ar Jēzu Kristu, lai ietu savā padziļinājumā. Katra diena būs kā kāds enerģija centrs, un no apakšas mēs celsimies arvien augstāk, jā, lai tiešām ar šo augšām celšanās rītu arī mēs pamostos jaunai esībai, jaunai dzīvei. Es pati eju kopā ar Kristu jau daudzus gadus, vairāk kā 10 gadus, kad pirmo reizi tiešām viņu kā dzīvu sajūtu Izrēlā, Jeruzalēmē, kur izgāja arī šo krusta ceļu, viss šīs pieturas. Un tad sāku par to dalīties un aicināt cilvēkus, un daudzi ir to sadzirdējuši. Patiesībā šis ir gaismas ceļš, kas ir iedots mums katram cilvēkam šeit uz zemes. Vēl vārti ir vaļā. Varam pa tiem iet un piedzīvot šo dzīvo gaismu sevī, gan šajā īpašajā nedēļā. Tas būs tāds, varētu teikt, liels padziļinājums. Bet kopā to ir izdarīt daudz spēcīgāk, atbalstošāk. Jā, arī mums ir jau izveidota grupa Telegram kanālā, jā, kur es gan likšu lūkšanas, gan mēs katrs arī dalīsimies, būs meditācijas, filmas, mūzika, grāmatas, jā, tieši tas, kas mūs var stiprināt šajā laikā. Ja Kristus ceļš, tas ir patiesības ceļš, godīguma ceļš, īstuma ceļš, un uz tās platformas var arī veidoties patiesa mīlestība. Mīlestība pret sevi, pret tuvākajiem, pret pasauli. Mīl otru kā sevi pašu. Ja būsim kopā šajā laikā, lai stiprinātu viens otru un atmostos patiesai, dziļai, eksistenciālai pieredzei. Dalība grupā arī ir ļoti simboliska, 33, jā, tik cik Kristum ir gadu. Tā kā aicinu katru, kas ir sadzirdējis, kas ir pamodies šim dzīvam Kristus impulsam, nāksim kopā katru vakaru 7 uz tikšanos, uz sarunu, meditāciju un lūkšanu arī, protams, par zemi kopumā, ja, jo šajā laikā arī daudzi cilvēki uz planētas Zeme lūksies par mūsu mieru, par mieru mūsu sirdīs un par planētu kopumā. Pievienojies. Darīsim, darbosimies. Lai mums izdodas.